Šodien mums ir pirmā sērija mūsu lielajam moto izbraucienam 2026. gadā, un mēs ar savu motobandu dodamies uz Itālijas Alpiem un uz Horvātiju, uz Adrijas jūras piekrasti. Šo braucienu mēs esam plānojuši 10 dienas. Viena daļa tiks pavadīta Itālijā, otru daļu mēs pavadīsim Horvātijā. Un mēs dodamies 5 cilvēki. Es, Uldis, Jūris, Rihards un Māris. Nu, ne es, bet cits Māris. Un šajā pirmajā sērijā tad parādīšu kaut ko no gatavošanās un mūsu ceļu uz mūsu pirmo naktsmītni Itālijā. Kopējais mūsu 10 dienu brauciens izvērtās diezgan interesants. Bija dažādi atgadījumi un plānoju šim braucienam uztaisīt 5 sērijas. Vismaz 5. Iespējams būs arī kāda vairāk, bet kā minimums ir 5 sērijas. Pirmā sērija būs šī, kurā jūs redzēsiet par mūsu gatavošanos, par mūsu braukšanu uz mūsu pirmo naktsmītni. Tad 2 nākamās sērijas būs pie Itālijas Alpiem, kur mēs devāmies uz Stelvio pasu un pēc tam braucām uz vēl citām kalnu pārējām. Un vēl 2 sērijas, kur mēs braucām gar Adrijas jūras skaisto piekrasti. Ņemot vērā, ka filmējot tieši šos kadrus, tieši šo, ko jūs tagad skatāties, es vēl neesmu pabeidzis visas sērijas, viņas ir tikai iesāktas. Tāpēc es nevaru šobrīd pateikt precīzu sēriju skaitu. Tas būs atkarīgs no materiāla garuma. Centīšos visas sērijas uztaisīt līdz 30 minūtēm, varbūt tās kāda būs vairāk, tur 35. Centīšos nelaist garākas sērijas pēc 40 minūtēm. Lūdzu šo video noskatieties līdz galam, līdz pašām beigām, un noteikti ierakstiet kādu komentāru, uzspiežiet laiku. Un tie, kas pirmo reizi skatās manu kanālu, manus video, es ceru, ka jums nav grūti, piesekojiet, lai mēs varētu augt lielāki un lai es jums varētu taisīt interesantāku saturu. Šobrīd dodamies uz Jelgavu uz Rent Motors pēc mūsu pirmā transporta līdzekļa Fiat Ducato busiņa. Šajā busiņā mēs krāmēsim 3 mopēdus. Viens būs manējais, Ulda un Jūra. Pietiekoši ietilpīgs un galvenais, lai ir kondicionieris. Kondicionieris ir, bet lai viņš strādā kā nāks. Mēs dodamies uz vietu, kur būs plus 30 grādi. Jautāsiet, kāpēc es braucu uz Jelgavu no Ikšķeles, nevis kaut kāda Rīga vai blakām. Tāpēc, ka visadekvātākais piedāvājums no visiem, kuriem es biju prasījis šādu busiņu. Es biju meklējis Renault Master vai kaut kādu analogu. Jelgavā Rent Motors bija vienīgie, kas varēja iedot normālu busiņu pa adekvātu cenu un bez kaut kādas liekvārdības. Tā, rekur mūsu busiņš. Visā godībā Fiat Ducato. Paņēmu busiņu, izbraucu pirmos metrus un tehniskais stāvoklis, protams, ir iekāpjot iekšā likās, ka var sasmērēties kaut kādu mazutu. Jācer, ka izturēs 5000 km. Laikam biju mazliet piemirst, ko nozīmē nomas kravas busiņš. Šito varētu nosaukt price performance. Tā, es te kratos pa Jelgavas ielām un dodo šobrīd Jūra virzienā. Man jābrauc ir pie Jūra, iekrāmēsim mēs Jūra mods, lai viņam nebūtu speciāli pie manis jābrauc uz Ikšķeli. Brauksim pie Jūra uz darbu, kaut kur, nezinu kur. Tā, mums šito mopēdu vajag iedzīt iekšā tajā būcenī. Bet mums nav viena lieta, mums nav rampas. Mums nāksies kačiks tēlot. Tā, to atvērsim vaļā. Tā, rekur jāiedzen iekšā. Mums nav rampas. Pirmais mocis mums ir piestrupēts. Lūk, šādi. Bet šī ir tikai pagaidu stiprināšana. Sākumā viens mocis, kopā mums te būs 3 moči un mēs viņus liksim tā pa diagonāli. 1, 2, 3, lai būtu pa smukā. Laižam tālāk. Otru pacients.
Nu ir jāatbrauc arī jau otrs pacients. Čaudž. Čau. Ko krāmēsim ar viņa aparātu iekšā. Bijām pie Juri iebraukuši. Uzkrāmējuši tagad ulda aparāts. Es esmu arī uzpusējis viņu, ja? Uzpucējis. Protams, taču brauc uz ārzemēm. Spīd un laistās. Arī spoguļus neizmanto, ja? Es tagad nolaucu padzīsies. Jā, okei. Es nemāku bez spoguļiem vēl braukt. Ķēde arī visi ieļojas. Decibel killers, ja? Abi divi tev ir, ja? Protams. Mazums. Tātad mums ir jāsāk krāmēt iekšā busā moči, jo rītdien agri no rīta ir jābrauc. Mans, Ulda, Jura. Šos pirmos krāmēsim iekšā. Manējiem vēl ir pāris lietas jāizdara. Ātri jāuztais ķēde apkopē. DB killeri jāieliek iekšā. Gan vienā, gan otrā pusē. Un mazliet jānotīra. Iespējams uztaisīšu kādu ātru pēdējo braucienu šodien. Un tad varētu visu sapakot. 1, 2 un 3. Tā esam visu sakrāmējuši iekšā. Vismaz močus. Atlika vēl tikai salikt kaut kādas instrumentu kastes, jāpaņem kompresors, jāapklē ar segām. Kaut kas vēl jāpadomā, kādu mantu būtu jāpaņem līdzi un viss. Un mēs dodamies ceļā. Nu, rītdien no rīta. Labrīt! Buongiorno! Mums ir pulkstens 5 no rīta, mazliet pāri, un mēs dodamies ceļā. Tagad braucam uz Viršiem un satiksim mēs mūsu otrus kolēģus. Apskatīsimies, kā viņi sastrupējuši savus motociklus. Kaut ko baigi sūdzējās, ka neturās vietā. Tā mums te jāuztais ir tehniskā kontrole. Zasa kanta bija. Reku var parādīt. Šis ciets. Šito te patausta pirkstu reāli dasa kanti un vienkārši te vienai stropei iegrieza kaut kādu milimetru 2 sānā un viss. Es domāju, ir ok baigi. Jā, es saku, beigās kaut kā normāli. Visi štengri. Riča Aļika stropes noderē. Kvalitātes kontrole. Riča, mēs ievērtējām tavas Aļika stropes. Tā kā ir ok. Ir ok, mēs pārbaudījām un iedošu kaut kādu septītnieku par šitām stropēm. Mēs tad esam šķērsojuši pirmo robežu, Latvija, Lietuva, paņēmām viņeti un dodamies tālāk. Pulkstens mums ir tikai kaut kādi cik ir? 70. Jā, 70 un mēs esam palikuši tikai 2 tā. Juris kaut kur pazuda. Aizgāja uz ļuks apartamentiem sēdēt un gulēt. Riča, tu šito gan jau skatīsies kaut kur, nezinu, pēc mēneša vai pusotra. Es tev gribēju teikt, ka tev tur vaļā štropes ir, ja kas, jā? Es ceru, ka tev mocis līdz Itālijai tiks. Un tie moči turās vai neturās? Kaut kādas stropes tur plīvo. Piestāsim vajadzēs laikam pārbaudīt, jo man liekas, ka Ričas mocis mazliet ir sagāzies uz labo pusi. Mēs tagad iebraucam iekšā Polijā un te ir tā robežu kontrole, kas strādā un veido garas rindas. Kamerā diezgan sūdīgi redzēt, bet katrā ziņā esam apstājušies. Un pieļauju, ka mēs tiksim cauri kaut kur, 30 minūšu laikā, plus mīnus. Cauri robežai mēs tikām kaut kādās 10 minūtēs, nebija jāgaida pusstunda. Pārbaudīja dokumentus un pārbaudīja arī kravas kasti. Mēs sēžam mašīnā divatā ar Uldi, bet mums bagažniekā ir 3 moči. Mums uzreiz jautā, kāpēc mums ir 3 moči. Tas tāds formāls jautājums vairāk mazāk. Un iebraucām bišķi dziļāk Polijā un uzreiz sāka gāzt lietas.
kādi 7 vakarā un esam beidzot arī iebraukuši Čehijā. Mūsu apmešanās vieta paredzēta Brno pilsētā, BRNO. Kaut kur vēl jābrauc ir 2 stundas, gribētu teikt. Uldi, kā tev? Bišķi noguris, ne? Ir bišķi, bet nav vēl tik traki. Jāpamēģina kāds powernaps paķer. Nu, pamēģini. Itāliju. Tagad jāpārbauda, vai močula stāv uz vietas. No. Nav viens aizzemes pliku piekabi. Mēs bijām domājuši, ka varbūt tās piekabi aizdīs. Labi, tas tā pa jokam, bet te jau pie viesnīcas ir novērošanas vispārējais. Bet katrā ziņā attāķē, uzāķēs cits mašīnas un viss. Mums te būsiņā viss kārtībā, ar būsiņu nav nekāda problēma. Neviens neredz, mums moči ir. Speciāli piebraucām tuvāk aizmugurē, lai nevarētu atvērt vaļā. Ot šitā. Mēs esam uzsākuši mūsu braucienu 2. dienu. Esam iebraukuši jau kaut kādā, nevis kaut kādā, bet esam iebraukuši Austrijā. Kaut kādi 40 km no Vīnes. Kaut kādos 4-5 būsim jau mūsu mērķī pilsētā Trento, Itālijā. Šobrīd braucam pa Austrijas bāni un ārā ir kaut kādi plus 18 grādi. Varbūt redzat, jā, bet nepievēršat uzmanību check engine'am, jā. Tā kā šodien mums ir krietni siltāk nekā vakar. Vakar mēs iesākām Latvijā bija kaut kādi plus 12. Tagad jau plus 18 un braucam uz plus 30. Otrā diena mums ir noslēgusies. Esam atbraukuši uz Trento, uz mūsu bāzes vietu. Re, kur mūsu skaistuļi. Kawasaki ER6F, BMW S1000R, Kawasaki Z1000, Kawasaki Z1000SX un Ducati Street Fighters. Pārsvarā šeit ir tikai Kawasaki gandrīz. Re, kur mūsu naktsmītne. Mums tur ir viens liels dzīvoklis priekš 5 cilvēkiem. Un šādi te apkārt skati ir. Apkārt vieni vīnoglāji. Un ir tā, ka ārā ir plus 28 grādi, vienā brīdī rādīja pat plus 30 grādus. Un ir 7 vakarā, un mēs noteikti tagad paņemsim un uztaisīsim ātru izbraucienu. Test drive līdz Trento centram gan jau. Un jā, tiešām šīs ir video beigas, un ticu, ka jūs gaidījāt kaut ko vairāk, kaut ko interesantāk, kaut kādu kulmināciju, bet nedaudz pacietības. Šī bija tikai pirmā sērija, tāda iesildīšanās. Centīšos visus nākamos video ielikt iekšā vai nu caur nedēļu, vai nu caur 2 nedēļām. Visreālākais tas būs caur 2 nedēļām, tāpēc visticamāk mēs pēdējo sēriju skatīsimies jau rudenī. Un visiem lielais paldies, kas spēja noturēties līdz pašām beigām, noskatījās, uzlika laiku, kaut ko komentārā ierakstīja un gaidīšu jūs nākamajos video.